Ļoti svarīga ir pārdevēja konsultanta valoda, bet tikpat svarīga ir pārdevēja konsultanta ķermeņa valoda. Parunāsim šodien par to. Pirmo jūs jau zinat. Nekad nelietojam slēgtās pozas ne rokām, ne kājām, un pasarg Dievs neliekam rokas kabatās. Ir 3 veidu žesti, ko pārsvarā cilvēki izmanto. Pirmais ir, kā es saucu, dinozauru mazās ķepiņas. Tādas nepārliecinātas sievietes, kuras darbojās šeit, tikai krūšu zonā, tikai ar rokām. Otrais jau ir sievišķīgie žesti, ko es ieteiktu darboties arī pārdošanā. Darbojās jau no elkoņa. Tātad visu, ko jūs skaidrojat, plaukstas vienmēr centieties vērst uz augšu. Tas nozīmē, es gribu tev izskaidrot, es gribu tev pastāstīt, es gribu tev parādīt. Un trešais ir vīriešu oratori, tāds vīrišķīgais. Tie jau darbojās ar krūšu kurvi, tātad plašāki žesti. Šos pārdošanā es neieteiktu izmantot, bet principā, lai jūs ziniet, ka tādi ir. Ja? Ar plaši, ar krūšu kurvi. Noteikti izmantojiet savu žestikulāciju, izmantojiet rokas, jo lielāko daļu teksta mēs saprotam tieši ar ķermeņa valodu. Iesaistiet tās skaidro, ko jūs vēlaties pateikt. Ja jums ir stress darbā ar klientu, paņemiet kaut ko rokās, jebko, pildspalvu, brošūru, atslēgas, stress no galvas nonāks tajā priekšmetā, un jūs varēsiet brīvi komunicēt.